Paldies, Anda, par ziņām. Mūsu studijā iedradies jubilārs producents un režisors Roberts Kļimovičs. Daudz laimes 40. dzimšanas dienā. Vīriešiem laikam šo ciparu drīkst tā pavisam skaļi teikt, vai ne? Es nezinu, ko tur runāt par tiem 40, tāpēc, ka man jau pašam, tad, kad es paskatos pasē, tur tas dzimšanas gads, tad es sāku domāt par to, bet tā, ikdienā es nedomāju, jo dvēseli jau nenoveco, dvēseli aug, noveco ķermenis, un tas tāds ļoti, ļoti stiepjams jēdziens, kā viņš tur, es tā ikdienā, es domāju, tas ir tāds brieduma 40, ja teikt, vai tas ir jauns vai vecs, vai tas brieduma laiks, kad vajadzētu palikt pieaugušam. Ar kādām atziņām, jā, šo brieduma laiku sagaidāt? Atziņas ļoti interesants, jā. Tas gan, ka tas brīdis ir tāds ļoti, ļoti revolucionārs. Man liekas, ka man ir daudz revolūcijas dzīvē notikušas apziņā, bet šis ir kaut kāds īpašs, jo vērtības skala mainās un izpratni par dzīvi un pasaules uzbūvu kā tādu. Jā, un arī varbūt tā virziena maiņa no horizontālas vairāk vertikālē. Tā dzīves virziena maiņa. Bet vai tas, ka tā revolūcija, tas apstiprina to tēzi? Tā tad nav mīts, ka 40 gadi tāda krīzes vecums vīrietim, kad daudz kas ir jāpārvērtē? Šitas ir interesanti. Mums ir tāds teiciens, ka ir pusmūža krīze. Jā, viņš skan briesmīgi, šausmīgi. Ļoti daudz no tā baidās, un tiešām skan briesmīgi pusmūža krīze. Es esmu saticis vienauģi, kurš saka, vai dieniņās dzīves lielākā daļa jau aiz muguras. Bet, ja mēs skatāmies no veidiskās astroloģijas viedokļa, īstenībā tur ir zinām daļa patiesības, jo mēs esam izgājuši vienu ciklu, kad visas planētas ir nomainījušās, un tagad sāks nākamais. Un patiesībā ļoti daudz arī, daudzi šajā laikā aiziet. Starp 30 un 40 ļoti daudz vīrieši aiziet. Mēs katrs to zinām, jo ne visi iztur šo te vienu dzīves daļu, bet tie, kas iztur, viņiem sākas nākamais. Tā kā no jauna, ja? Un jautājums tikai, vai tas ir tāds, gājiens augšup vai kaut kāda tur eksistence, bet to jāsaprot, ka planētas atkal nostājās kaut kā, un atkal kaut kādu periodu būs veiksmīgāk, uz kaut kādu neveiksmīgāk. Jūs esat tiešām pievērsies šai austrumu filozofijai un kopumā, kas varbūt ir tas, ko tādā ikdienā var pasmelties jebkurš no tās? Jāzina dabas likumi. Redzam, mēs varam, kā tur saka, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības, ja, bet dabas likumi, viņi strādā. Tas mēs zinām, ka ir ziema šobrīd, pēc tam būs pavasars, tad būs vasara, to mēs visi zinām, par to neviens nešaubās, bet ir daudz arī citi šie te dabas likumi, kuri strādā, un es savā dzīvē, tad, kad es sāku mācīties, man jau grūti bija vienkārši kaut kādas mītas lasīt un ticēt viņiem, es to visu slaidu caur savas dzīves prizmu, ja, kā man dzīvē kaut kas ir noticis tā vai citādi. Un tad, kad es mācījos šos te dabas likumus, kuri uzrakstīti jau tūkstošiem gadu atpakaļ, un pa šiem tūkstošiem gadu viņiem nav nekas pielikts klāt, jo tas ir tāpat. Es sapratu, ka tas strādā, jo es izlaidu ar savu prizmu un skaidrs, ka tas strādā. Man likās interesanti, lasot arī kaut kur portālos, mēdījos, ka jūs esat savulaik tiešām bijis liels bohēmists, tagad esat atteicies no jebkādām atkarībām un arī no dzīves baudām vai taisnību, un kādu mērķi vadīt? Jā, un tas, piemēram, ja es teikšu, ka manā dzīvē ir bijis daudz baudas, es nemelošu. Kaut kādas tās baudas, kur cilvēki varbūt uzskata par baudām, bet ir arī citas, un šobrīd es vienkārši neredzu to, tas ir virziens atkal horizontāli, es tur neredzu nekādu attīstību, jo tā ir vienkārši tāda, ja ne grimšana, tad buksēšana uz vietas, un kaut kādā brīdī ir tā, ka saprot, ka laime ir kaut kur citur, un mēs jau visi cilvēki gribam tikai 3 lietas, visi, es, jūs, jebkurš, tas ir būt laimīgi. Būt laimīgi vienmēr un uzzināt, kā būt laimīgi vienmēr. Un tad, kad tu mēģini to laimi atrast kaut kādās baudās, uz kaut kādu brīdi tu saproti, ka tur ir kaut kas, varbūt foršs, bet pēc kāda brīža tu saproti, ka tur nav nekas foršs, jo ir tā, bet tā nav tāda
skrišanu vienā galējībā un tad otrā sākumā. Nu, jūs esat arī tas cilvēks, kas ir publiski atzīmes, ka esat lietojis gan narkotikas un atbrīvojies veiksmīgi no šīs atkarības. Un tagad jūs pilnīgi no tā visa atsakaties, nu, pat, nu, tiešām no visa. Pat... Nu, ja es varētu attiekties, teiksim, uz kaut kādu tur, nu, noteiktu brīdi, ja, tur, tad varbūt es neatteiktos, bet šobrīd man arī, nu, tā kā negribās, ja. Nu, tas ir viens no tiem brīžiem, ka man negribas, un es tur, nu, dzīvē ir daudz tik foršas lietas, tik patīkams un tik brīnišķīgas puses. Kas ir tas, kas tagad aizrauj jūs visvairāk? Šobrīd man aizrauj pats dzīvošanas mirklis un pats izziņas brīdis, jo es kaut kā pēdējā laikā jūtu ārkārtīgi spēcīgi radošu iedvesmu kaut ko radīt, un man gribas to skaisto izveidot. Ja? Ko mēs varam sagaidīt drīzumā, vai tas varbūt kāda filma? Vai? Tas ir tas, ko viss prasa, un man jau baigi gribētos pastāstīt, un tur mega plāns un tā, bet es arī zinu, ka pēc dabas likumiem, tiem, kas strādā un veiksmes likumiem, stāstīt nedrīkst par plāniem pašiem par sevi ir jārunā. Un, nu, tad, kad tas viss notiek, nu, kaut kādā brīdī cilvēki par to uzzina, jo tas top redzams. Un es arī gribētu, lai visi cilvēki uzzinātu tad, kad tas top redzams. Ja? Nevis tagad runāt, nevis izdarīšu tā ir pareizi pieeja, kādēļ stāstīt par to, kas vēl nav. Es domāju, ka šo interesanto sarunu mēs varētu paturpināt arī vēl pēc 8. Jā, turpinām sarunu ar šīs dienas jubilāru režisoru un producentu Robertu Klimoviču. Vēlreiz labrīt, Robert! Labrīt, Latvija! Jā, mēs sākumā sarunas sākot runājām par šīm dzīves baudām, un tad kā nonācām pie atziņas, ka zināmā mērā jūs šobrīd esat no tām atteicies, bet vai tas tā nozīmē? Vai tas nozīmē, ka dzīve kļūs bezgaršīga, bez baudas, bez prieka? Nu, nē, nu, tur jau tā lieta, tas ir tas, ko es gribēju pateikt, bet nepaspēju, ka cilvēks saka, nu, tu tur atsakies no baudām, bet īstenībā es neesmu atteicies. Cilvēki bieži vien zina, kuras ir tās lietas, no kurām jūs esat atteicies? Nu, tās ir apreibinošās vielas. Šobrīd tas ir jebkāda veida seksuālais kontakts ar, nu jā, seksu un apreibinošās vielas, jā. Nu, kādēļ? Tas ir tas, ko cilvēki pārsvarā zina kā baudas, bet ir jau daudz citas lietas. Bet vai to var aizstāt? Vismaz to vienu daļu. Nu jā, tas ir baigi. Viena daļa ir ļoti grūti aizstāt, teikšu godīgi, bet piemēram, ja liela daļa cilvēku nezina, kā es jūtos pēc jogas. To var cilvēks saprast tikai, ja viņš ir izbaudījis to. Nu, respektīvi, viņš pats ir bijis. Un ne pēc vienas narkotikas tā nav. Nu, ne pēc vienas narkotikas tā nav tik labi sajūta. Un ja cilvēks spriež bieži vien par jogu kaut kā par kaut kādu sektu, reliģisku, vēl par kaut ko, viņi nezina, kas tāds ir. Bet tas nozīmē, ka ar tādām veselīgām, sportiskām lietām cilvēks var gan atteikties no atkarībām un vispār? Nē, noteikti nē. Ja, piemēram, runa ir par to, ka es tagad iešu uz sportošu, es tur spēlēšu futbolu, skvošu, jogu un es nelietošu, tas noteikti tā nav. Kas ir tas, kas pamudina un dod to spēku? Lai atteiktos no kaut kādām smagām lietām, ir jābūt smagi. Ir jābūt kārtīgiem, nu, ļoti, ļoti smagi. Un ir jābūt izvēlē. Un tad tā nākamā lieta, tā ir tā psiholoģiskā motivācija un izpratne par to, kas tad ir labi un kas nav labi. Un arī saprast savā dzīvē. Bet cita lieta, ka tās visas foršās lietiņas, par kurām mēs runājām, ja, tās ļauj daudz vieglāk dzīvot un nemaz negribās lietot. Es jau teicu, man viens skolas biedrs, viņš nekad nav dzēris. Vienkārši nekad nav dzēris. Un viņam draugi prasa, kā tu tā dzīvo? Viņš saka, mēs spēlējam futbolu vienā komandā. Ja? Viņš saka, es 2 reizes nedēļā spēlēju futbolu. Kad es nospēlēju to spēli, es jūtos tik labi. Fantastiski, tā kā tu, kad piedzeries. Viņš saka, sanāk, ka es 2 reizes nedēļā piedzeros nospēlēt futbolu. Respektīvi, ko es gribu teikt, ka tās baudas, ko pie mums cilvēki zina kā baudas, ja, tas ir paēst, pamīlēties, piedzerties, nezinu, ceļot kaut kur, tās jau nav tās vienīgās baudas, ja, vai arī tās ir baudas ar kaut kādu, teiksim, kaut kādu zinām mīnuszīmi, ir baudas ar pluszīmi, un tad, kad cilvēki meklē, viņi atrod. Vēl sarunas noslēgumā gribēju vaicāt par referendumu tuvojas, un zinu, ka tu esi liels nacionālists un arī savs zemes patriots. Ar kādām sajūtām tu gaidi šo dienu? Jā, tie ir ļoti tāds,
Es jau esmu arī, es bieži blogoju par šiem jautājumiem, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir jādalās šajā. Dabīgi, ka mūsu Latvijas situācija ir ārkārtīgi sarežģīta tieši nacionāla etniskajā jautājumā, un to ir jārisina. Referendums, protams, ir kaut kāds solis šajā risinājumā, jo jebkas, ko mēs darām, ir risinājums. Teorētiski mums vajadzētu visiem ignorēt. Teorētiski. Ja? Vienkārši neaiziet. Tāpēc, ka mums nav par to vispār jārunā, ka šeit varētu būt otra valoda. Tā ir latviešu zeme un latviešu valsts. Viss. Punkts. Bet tā kā, ja mēs ejam uz referendumu, tad ejam visi. Un tad, es pievienojos tiem cilvēkiem, kuri aicina, kad tad ejam un visi nobalsojam. Kaut vai vienotības labā. Tāpēc, ka mēs esam latvieši, mums ir jābūt tādai lielai ģimenei. Tu esi mana māsa, es esmu tavs brālis, iekš Latvis. Un tā arī dzīvojam. Labrīt, Latvija, brāļi un māsas iekš Latvis. Paldies! Daudz laimes, Robert, vēl dzimšanas